Kamēr viņi nenogrims lielais satiksmes autobus, tikmēr jau nav ko gaidīt. Pie Gatartas Taigadā, tā kā vajag vienu kravu grantu, tad viņiem nav naudas. Un tā kā vajadzēs 5, tad dārgi iznāk. Domu biedru grupa P29 ceļa 25. kilometrā, kas ir ceļš Vidzemes šoseja A2 Jaunpiebalga, ir nolēmusi piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, saīsinājums LIAA, 2017. gada 6. februārī izsludinātajā projektā Tehnoloģiju pārneses programma, izstrādājot jaunu tehnoloģiju. Esam viensētnieki, kuri savā vidē aktīvi domā par inovācijām. Ar Latvijas valsts ceļu atbalstu esam nonākuši pie idejas, kā izmantot mums doto iespēju – dubļu vagas, kas nu jau kļuvušas par neiztrūkstošu mūsu autoceļa atpazīšanas zīmi. Šodien ir lieliska diena, lai šo inovatīvo tehnoloģiju parādītu sabiedrībai un cerams gūtu tās atbalstu. Mūsu inovācija ir sekojoša. Sadzīves tehnoloģisko transporta līdzekli pārvēršot lauksaimniecības tehnikas līdzeklī, mēs radām mazāk piesārņojumu videi un pilnīgi citādu redzējumu kartupeļu stādīšanā.